Tā vīrišķa enerģija ir tā, kas dod resursu. Un, ja sieviete domā, ka viņa ar savu šakti tagad te visu, jā, esmu superwoman, Dievs tā skatās, padari. Līdz brīdim viņš nāk tā kā smagsvars, un tu kā tāda maziņa sieviete, tu pasaki, tu pat vari paskatīties un tevi saprot. Tāpēc, ka tur iekšā ir jauda tajā skatienā, tu zini, ka tā nedrīkst. Mums nepatīk, kā vīrs pret mani izturās, piemēram, brīžiem, jā, viņš kaut kā nekrietni izturās, viņš man neiedod to, ko es gribu, viņš man neizved uz to restorānu, vai viņš man, mēs nevaram saplānot kaut vai vakariņas kopā, viņš lieku rukā, vai viņš neko nedara. Kas man tur jāpieņem ir? Tev ir jāpieņem. Sievietes paliek skaistākas, viņas paliek anti-age. Viņām tas ir. Tas sievietes paliek mirdzošas. Biznesu vada Dievam. Bērnus radam Dievam. Es taisu Dievam. Un tas nav vienkārši esmu dievbīga tāda ar bizi sēžu, tagad halātiņš. Nē. Ja tu dari, tad tu dari. Jo sieviete ir matērija. Mother. Saproti, sajūti, jā. Tu esi mamma. Cilvēkiem pārsvarā gribas, lai viņu problēmas atrisina citi. Tās ir tās bailes, tāpēc, ka gribās pārlikt atbildību. Viņš iedos tev mega kaut ko, tā hops un atnāk. Vispār praksēs, kuras vadu, tas ir tāds liels balsts, tāda ir praktiskai zināšanu pielietošana. Tāpēc, ka nevienas zināšanas, kuras vispār jūs kaut kur dzirdat, un ir tikai filozofija, piemēram, kā praktiski pielietos filozofiju, it kā. Bet tā ir zinātne, ir dažādas veselības problēmas. To arī risina šī zinātne. Tevi sit, piemēram, ir situācijas, kad sieviete vīrs pazemo, viņš tur dzēr, viņa ar viņu turpina būt, distancējies tu no viņa. Vienkārši, distancē, tas nenozīmē, tev jāiet šķirties. Sveiki, mani sauc Baiba, un pirms es iepazīstinu ar tevi un ar to, kas tu esi, es teikšu, ka esmu tava skolniece. Lai arī es zinu, ka tev nepatīk lietot šo vārdu, un kā tu pati saki, tu esi tikai starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, kas nonāk tavā laukā, un mums katram pašam ir jāatver šis te iekšējais guru, jeb skolotājs. Kamēr es vien esmu ceļā uz to, droši vien tāpat kā arī daudz citi, es lietošu šo terminu, jo visu mūsu sarunu caurvīs dziļa, man personiskā pieredze esot tavā pavadījumā un tavā laukā. Sveiki, Ingrīda! Sveiki, Baiba! Kad mēs pirmo reizi tikāmies, un es tev jautāju, kas tu esi un ko tu ikdienā dari, kā tu realizējies sociāli, gan ejot savu garīgās izaugsmes ceļu, es toreiz nodomāju, cik gan daudz viena augumā maza un trausla sieviete spēja realizēt, esot savā resursā. Tāpēc ļoti vēlos, lai šodien tu pastāst, kāds ir tavs ceļš un kas ir tas, ar ko tu nodarbojies. Un laikam, kas tu pati arī esi, kā tu teiktu. Sākot ar to, kas esmu, es ļoti pamatā uzsveru uz to, ka esmu sieviete, kas ir izveidota ģimenei, un es uztveru ģimeni kā savu galveno realizāciju. Un viss pārējais realizācijas ir pat turpinājums tam, ko es daru savā ģimenē. Respektīvi tas, kāda ir tā mana pieredze bijusi, kad es darīju visu, ko iepriekšējās laulībās, un diemžēl vai pa laimi, jā, bet tās ir bijušas, jā, un kā daļa no mana ceļa, tomēr esmu nonākusi tik tālu savā garīgā un materiālā dzīvē, ka sievietes galvenā prioritāte ir ģimene, un viss pārējais sociālās realizācijas ir pakārtotas ģimenei. Tādu ceļu es arī eju, un tādu ceļu es vedu. Un, kaut gan neskatoties to, esmu Kundalini jogas meistare jau ļoti ilgu laiku, kopš vecākās meitas piedzimšanas. Meita ir 19 gadi, 20 tūlīt būs, jā, un principā arī kopš tā laika es arī ļoti daudz praktizēju jogu, un pamazām apgūstot visas tās iemaņas, esmu jau Kundalini tantra jogas meistars savā ceļā. Esmu džiotiša veidiskais astrologs un vadu visas šīs zināšanas, integrēju tās savā dzīvē. Nevis vienkārši kā no malas, bet es to dzīvoju savā dzīvē. Es to pieredzu gan kopīgā biznesā ar vīru. Mēs attīstam savu sociālo projektu, turpinot latvisko garu, veicinot latviešu tradīciju attīstību. Jā, tāpēc, ka kurš tad, ja ne mēs, to darīsim dzīvē, jā? Un mēs attīstam savu saules māju, un es integrēju tajā arī to ajurvēdas pieeju, kas ir daļa no veidiskām zināšanām, kurās es dzīvoju, jā? Un tantra palīdz man izjusti to darīt. Nevis vienkārši es daru darīšanas pēc, bet tas palīdz arī apkopot un mazliet kā mierīgāk vest biznesu, vieglāk audzināt bērnus, kas mums ir ļoti daudz. Mums ir kopā 8 bērni no bijušajām laulībām. Jā, vīri, bet kopīgi mums ir 2, man ir 4 bērni, jā. Pavisam maziņš zīdēnīts man ir, jā. Un viņš arī ir liels puika, viņš ir namējs, jā. Viņš arī latviskās dzīves ziņas turpinātājs.
Un kopā ar vīru mēs esam izveidojuši tādu ļoti cieņpilnu attieksmi pret dzīvi kopumā. Neskatoties to, ka mēs arī vadam biznesu kopā, kas ir ļoti sarežģīti, principā pāros. Bet joga ļoti palīdz. Mēs tādu praktizējam un galvenais, pie kā mēs nonākam, kam tad to visu dot? Ja ne Dievam, un Dievs ir katrā cilvēkā no mums, bet mēs cenšamies pēc tam pēc sevis atstāt kaut ko vairāk, nevis tikai to, kas mums jau ir, bet kaut ko tādu lielāku. Jā. Un tad mēs arī kopā ar vīru un arī ar cilvēkiem, kas ar mums strādā kopā, mēs veidojam tādu ļoti skaistu projektu, kas ir jebkura cilvēka vajadzību apmierināšana, kas ir Lakšmi Narayana templis Indijā, kas ir tāda svētvieta, kurā tiek veidota Dievam par godu, kuru var turpināt pēc tam, kad mēs būsim tā 7. paudze, par kuru mēs runājam. To var vienkārši savā dzīvē realizēt jebkurš cilvēks, tostarp arī mūsu bērni, mūsu bērnu bērni, to cilvēku, kas piedalās šī tempļa attīstībā, bērnu bērni. Un tas vairo ļoti mīlestību. Cilvēki reāli sajūt to, kas ir Dievs. Un, protams, tas ir saistīts ar vēdisko astroloģiju, kas ir gaisma, un tas ir tas, ko es daru savā dzīvē. Es cenšos integrēt to gaismu tādās materiālās lietās un vairot to materiālu labklājību ar gaismu, kas ir Dievs. Nevelti, es mūsu sarunu iesāku ar tevis realizētajiem sociālajiem projektiem, jo es vēlos parunāt par to, kā vispār notiek ceļš tavā pavadījumā uz savu individuālā resursa atklāšanu vai vairošanu. Un miedarbojoties ar tevi, es dziļi saskāros ar to, lai mēs vispār sāktu ar šo punktu, kā savu resursu atvēršanu, vairošanu. Mums pirmais ir jāsaprot, kas tad mēs esam paši. Pašlaik ļoti populārs ir coachings, dažādas meistarklases, kur cilvēki dodās, lai atvērtu un vai vairot šo savu enerģiju. Bet bieži vien pēc šīm meistarklasēm, izjūt ārā no šī meistara lauka, cilvēks atkal ir tādā atkritienā. Un tad es domāju par to, palabo varbūt, ja ir kaut kā savādāk, ka, lai nonāktu 2. klasē, ir jāpabeidz 1. Un kamēr vien tu nezini, kas tu esi pats, tev ir ļoti grūti saprast, kas ir tie avoti, no kuriem vairot šo savu resursu. Un šajās bieži vien meistarklasēs vai coaching klasēs cilvēks tā kā ņem šo resursu no šī meistara. Un ko līdz viņš iziet ārā no viņa lauka, ir šis kritiens. Tāpēc es ļoti gribētu, lai tu pastāsti un parunā par to, kas ir tas unikālais tavās praksēs, kā tu spēj atvērt šo iekšējo redzi mums katram, kas tad mēs pats esam, jo man liekas, ka tie skati ir ļoti aizplīvoroti. Saki, kā tev tas izdodas? Kas ir tas noslēpums? Pirmkārt, visi ceļi ir labi. Coachings ir foršs, psiholoģija ir derīga. Vienkārši katrs cilvēks caur kaut ko atnāk pie tā iekšējā sava satura. Un, piemēram, es arī esmu gājusi psihoterapiju, man ir palīdzējis kaut kādā ceļa posmā, bet es jūtu, ka es tā kā, nedavēlku līdz tam savam dziļumam, kas tad tur ir vēl dziļāk. Protams, paralēli man visu laiku bija joga, un es ejot uz vienu praksi, es daru to pašu praksi, turpinu to integrāciju sevi pašā. Ja? Un tās, ar ko atšķirās Kundalini tantra un Džiotiša vēda, tas ir tas moments, kad mēs atpazīstam sevi pa īstam tā kā caur karti. Tāpēc, kad mēs piedzimstam, tā nav ezotērika. Vispār nedrīkst jaukt, piemēram, joga. Tā nav ezotērika, tā ir zinātne. Viņa jāuztver kā zinātne. Cilvēki ļoti aizraujas ar to, ka tā ir kaut kāda tāda mistiska zinātne, ar kur var paspēlēties un tur kaut ko tur bišķiņ pacelt enerģiju. Jā, tas izdodas brīžiem. Tas kā uz viļņa trāpi riktīgajās pareizajās graha kombinācijās, ja grahas tās ir planētu spēki. Bet tad, kad mēs piedzimstam, mums katram ir tāds konkrēts grahu, ja planētu spēku savienojums, kas veido mūsu kopumu. Un tas mūsu kopums ir ārējs, un mūsu kopums ir iekšējs. Es kā Džiotiša veids, kas atrodas, es saprotu, kas ir āriņa un kas ir iekšiņa. Un tad atliek tikai uzticēties meistaram. Arī es savā ceļā man ļoti daudz skolotājs, nepiesaistos nevienam skolotājiem, nevienai tradīcijai, es eju savu garīgo ceļu, kā es viņu izprotu, un vadoties tikai no tām zināšanām, kas man atnāk, es viņas izjūtu caur sevi. Un tad, kad tās zināšanas tu caur sevi izjūti, tev izveidojas pieredze. Un tā pieredze veidojas tavā sirdī, kurā dzīvo paramatma, tā dvēseles daļa, kur ir tevī, kurā ir klausītājos. Un tad, kad izveidojās, piemēram, tev kontakts,
ar tavu guru, ar tavu iekšējā skolotāju. Kaut kā dzīvē notiek kaut kādas problēmas. Tur problēmas tur biznesā, problēmas laulībā, kas tur sievietēm vēl ir vīriešiem. Kaut kādas attiecību problēmas pārsvarā. Tāpēc, kad mēs šeit esam piedzimuši uz planētas Zeme, tā ir 7. planēta pa vidu, 7. graha starp augšu un apakšu, tas ir vidiņš. Un horoskopā mēs pirmā māja, kas ir horoskopā, pirmā bhava, tā ir mana personība. Un pretī vienmēr stāv 7. māja. Un principā mēs visi šeit atnākuši un sakārtot attiecības. Un tad, kad to sakārto attiecības ar sevi, nevis maini to 7. to veiksmes stāstu, tā kā 7 ir veiksmes cipars, tiklīdz tu saproti 7, kas tas ir, tev atverās, nevis tā kā tikai 7, bet globāli tu saproti, kas ir attiecības ar sevi, tu nemaini to attiecību pāri, bet tu maini sevi, bet nevis caur ciešanām, it kā piespiežu kārtā. Tu sāc sevi izprast, kā tu jūti, kā tu gribi, un tad tu sāc iziet no ieraduma rāmjiem, bet tev tur vajadzīga palīdzība, un tā palīdzība ir tā saikne radītāja, un tur palīdz īpašas mantras, tur palīdz īpašas tehnikas, tur palīdz, tas palīdz tikai tad, ja tas meistars to ir piedzīvojis. Tās nav zināšanas, ko tu vari atvērt grāmatu un lasīt. Tu vari pateikt, noskait tādu mantru, iztaisi tādu krīvu, uztaisi tādu tur asanu, paelpo caur kreiso nāsi, atver, ka sievišķo kanālu, vai uzvelc zaļu klētu, un tu būsi bagāta. Nē, tas nestrādā tā. Ja tev nav tavu Dieva svētība, Dieva svētība notiek tāda, ka tu nebaidies iet šo ceļu, ka jā, tev sāp. Brīžiem tu rāpo pa ceļu. Tev vienkārši tā ņem un nes. Velk ar vēderu pa zemi. Šļukurs ir saplēsts. Tu tik un tā, ja tu zini, jā, man tagad tā vajag, man tagad tāds posms. Un, protams, ka zinot visu to, izejot, izvelkot to caur sevi, man ir pieredze tajā. Es to esmu pieredzējis, nevis esmu pieredzējis tagad, wow, es esmu varonis, ja? Bet tas, kad es zinu, kā tas ir, es zinu, kā var sāpēt tev, kā sev sāpēt citām sievietēm, vīriešiem arī. Es zinu to, es to jūtu sevī. Un tad es zinu, kādas metodes ir jāiedod cilvēkam, kad viņam tas palīdzēs. Un no tā cilvēka ir vajadzīga tikai uzticība. Nekas nav vajadzīgs vairs cits. Bet bieži cilvēki to neiztur, tāpēc, ka sākas ļoti lielas transformācijas. Viss sāk mainīties kardināli tam, kā tu esi iedomājies savā prātā. Ja? Tāpēc, ka es strādāju ar smalko ķermeni. Un pēc tam pievelkās tas fiziskais ķermenis. Viņš ir mūsu egoists. Šis tas mukulīts ir mūsu egoists, kas sēž un gaida. Jā, tu iesāki. Tu pacēli principā vienu no maniem jautājumiem, kurus es biju domājis tev uzdot, bet ja tu tā līgani iesāki, tad es varbūt paturpināšu. Es gribu parunāt par to, kā vispār saprast, ka tās izmaiņas notiek un ka mēs nedzīvojam tikai, kā tu saki, uz savu karmas rēķinu. Un, manuprāt, tādas īstas fundamentālas pārmaiņas tai savā dzīves scenārijā nav iespējams bez tādām dziļām pārmaiņām jau tādā DNS līmenī. Un par to runā liela prāta pasaulē. Tas pats ļoti slavenais ārsts Joe Dispenza, kas faktiski sevi uzcēla no pilnībā guloša invalīda līdz pilnībā funkcionējošam cilvēkam. Un tas viss bija pretrunā ar to, ko teica medicīna, ko saka loģiskais saprāts. Un arī tad, kad es nonācu pirmajā tavā askēzē, es atceros, tā bija kaut kāda 4. vai 5. diena, kad es tev rakstīju, Ingrīda, nē, tas, kas notiek ar mani, šī praksa tā nav domāta man, to parādā viss tas, kas notiek ar manu ķermeni. Man šķiet, man nebija nekas, kas nesāpētu, man bija milzīgas galvas sāpes, muguras sāpes, ceļi sāpēja. Faktiski bija tā, kad es ar nelieliem pārtraukumiem biju knapi spējīgi piecelties, lai pastrādātu. Es zinu, ka mūsu grupiņā bija pat sievietes, kas nevarēja aiziet uz darbu, un tādas mēs tiešām bijām vairākas. Tāpēc es ļoti gribu, lai tu pastāsti, kas ir tas, kas notiek ar mūsu ķermeņiem šo prakšu laikā. Jā, vispār es vadu ļoti daudz tādas prakses, kuras vadu tā kā separētus retrītus. Ir prakses, kurās tas nenotiek tik intensīvi, kurās ir mērenāk, tāpēc man ir tā kā sadalīts pa tādiem blokiem, piemēram, ir sievietes un arī vīrieši ir, piemēram, tādi tur parādās, bet principā sievietes tur ir, jā, jo sievietes ir tās apņēmīgākās, kuras visu kaut ko vēlās mainīt. Sieviete ir vairāk resursu nekā vīrietim, 16 reizes. Pat ir tāds teiciens, kad ir woman, jā, sieviete var vairāk nekā vīrietis, jā. Un kas notiek ar ķermeni? Mūsu ķermenis ir mūsu karmiskā daba. Tā ir mūsu karma, kuru mums iedeva mamma.
Un mūsu ķermenis, viņš ir pieradis dzīvot tajā realitātē, viņam ir komfortabli. Ja? Un tad, kad mēs ejam iekšā veidiskajās zināšanās, tieši to pašu darīja arī Joe Dispenza. Viņš izmantoja visu, kas ir norādīts Bhagavad Gītā, absolūti visu. Vienkārši cilvēks to ir zinājis, un viņam bija tik acīm redzot ļoti viedas viņa prāts, ka viņš sajūta, ka viņš to var izdarīt, un viņš tiešām izcēla sevi, pateicoties tam, ka viņš uzticējas, ka ir kaut kas vairāk, nevis viņa ķermenis, nevis tikai racionālai prāti, kas ir apkārt. Viņš uzticējas savam guru. Tas ir tas guru, kas viņu izcēla, un guru sāk strādāt tad, kad cilvēkam ir ļoti spēcīga saikne ar surju, ar sauli, un kad ir spēcīga saikne ar čandru, ar mēnesi. Mūsu ķermenis, tā ir mēnesis enerģija, un mūsu gars, tā ir saules enerģija. Tāpēc mums ir saules māja, tā ir saules enerģija. Un viņu pārvalda čandra mīlestība. Ja? Un tad, kad mēs ejam šo transformatīvo ceļu, kad, piemēram, jau dzīvē notiek tik ļoti, tu esi izmēģinājis absolūti visādas iespējas. Tur ir psihologus, tur pārunas ar draudzenēm, sarunas, jā, tad tur vēl visu kaut ko. Tu saproti, ka neiet uz priekšu. Ja? Un tad tevi vienkārši Dievs atvelk tādu sagrušu, saka, reku, tev te būs. Man arī pašai tieši tāpat ir bijis. Man šo prakšu laikā milzīgas transformācijas notika manā dzīvē. Tad man bija pat tā, kad es zaudēju bērnu. Jā. Ļoti sāpīgs pārdzīvos liekas, kāpēc man tas ir jādara. Bet tad tu sāc saprast, ka tas notiek, tāpēc, ka ir piesaistes. Mūsu ķermenis ir galvenā piesaiste. Tās magnēts, kas piesaista pie sevis emocionāli, nākamais ķermenis ir emocionālais, aiz mūsu fiziskā ķermeņa ir emocionālais un sāp, tāpēc, kad mēs atraujam emocijas no sevis burtiski, bet caur mantru. Un mantra ir tas mehānisms, vēdiskās mantras, speciālas vēdiskās, ir arī tantras mantras, kuras mēs skaitam. Ja? Tur notiek īpašas kombinācijas, īpaši astroloģiskos laikos, ja? Tur nav vienkārši tagad ar pirkstu debesīs tā, ko padarīt, tu izdomāšu ar retrītu. Man tā nav. Viss ir pēc plāna saskaņā ar mēnesi ritmu. Es vados no mēnesi ritma. Tas nozīmē, sievietes, kas tā jutās, viņas var to izturēt tajā brīdī, bet viņas ļoti kardināli nomaina savu dzīvi. Un tas notiek tādā sakompresētā līmenī un paņem esenci. Tā kā tajās praksēs pavarās tā kā bišķiņ durvis vaļā, tu vari izdarīt tur visu ātri. Pēc tam ir ciet, un tu ar to strādā tālāk. Un tur mēs nonākam tiešām līdz DNS līmenim, tāpēc, ka tā ir meditācija. Meditācija nav tikai. Meditācija ir tava individuālā saruna ar Dievu, un tajā individuālā saruna ar Dievu tu viņam reāli lūdz, lai viņš tev palīdz iziet no tavām važām, kurās tev ir saspiedušas tavas grahas. A grahas ir kas? Grahas ir planētu spēks, kas ietekmē manu ķermeni. Un es mācos prakšu laikā kontrolēt grahas. Un tas ir milzīgs spēks. Viņas ir spēks, viņas pārvalda tevi faktiski. Saproti, katrai planētai ir savs graha spēks, kurš reāli ietekmē mani, manu Venēru, manu Saturnu, manu Marsu, manu Merkūru. Visas planētas ietekmē grahas. Grahas tās ir spēks, kas mani vada. Un es atsakos vadīties no tā negatīvākā scenārijas, vēlos izmantot savu grahu pozitīvo pusi. Bet manās DNS lielākoties ir ieliktas kas? Ne tikai pozitīvās lietas. Man parāda to realitāti, kur es sev izveidoju, un viņa nevienmēr mani apmierina. Un lai viņa mani tā neapmierinātā realitāte mainītu, ko cilvēki dara? Viņi maina objektus. Blakus. Pamaina kaut ko tur, pamaina tur vīru, kaut kādu tur skati jaunu ieliek. Realitātē tu iekšā sevī nomaini, tev tas sāp, tas notiek caur ciešanām. Realitāte ir tā, tiešām ir retrīti, kuros sievietes guļ, es arī pati. Kad es vadu lielus retrītus, es arī guļu plakani biežiem. Man vienkārši brīžiem nav tā spēka. Bet es zinu, kas ar mani notiek, un mans pienākums ir to darīt, tāpēc, ka man ir tāds talants. Ja? Man ir tāda pateicība Dievam, kad es varu to darīt un nest viņu tālāk kaut kur. Bet tur jābūt savstarpēji saiknei. Ja? Tur kurš katrs to nevar darīt. Ja? Tāpēc ir tā sadalīts. Ja? Kāds iet vienkārši uz rītu praksē, kur ir tā kā mērenāk, kādam es piedāvāju kādeši, kas arī ir viens no momentiem, kas sagatavo šīm praksēm īstenībā, ja? Kad mēs ievērojam gavēņus, ja? Un tas sāk palikt par normālu dzīvesveidu, kurš tev reāli netraucē iet uz normālu darbu, audzināt bērnus, iet uz skolu, tur tikties ar draugiem, bet tev kardināli nomainās tava apziņa. Tāpēc, ka mēs strādājam tikai ar mēnesis enerģiju. Un strādājot ar ne tikai, bet pārsvarā ar mēnesis enerģiju. Un kad mēs strādājam ar mēnesis enerģiju,
Mums parādās iekšā skaidra redze, mums nav vairs rozā binoklis, ja? Bet mums, ziniet, kas parādās? Mums parādās tā kā zūms, rikstīgs, mums tā kā pietuvina visu realitāti un tev parāda, viņš ir tāds. Kāpēc tu tā izdarīji ar sevi, ka tur ir tā? Un tev tajā brīdī, kad mēs ejam to praksi, tev Dievs saka, tagad tev ir iespēja to mainīt. Un tev bāc ir tik slikti brīžiem, kad tu domā, ko es ar sevi izdarīju, kāpēc es biju tik ļoti netālredzīga vai nesaprotoša pret sevi, ka es vienkārši nesapratu, kā es varēju šādi kļūdīties. Un tev pekšņi un atlec vaļā. Un lai to izdziedinātu sevī, tas sāp. Tāpēc, ka visas pieredzes pārsvarā šeit nāk no ciešanām. Caur ciešanām. Ja? Cilvēki baidās nomirt. Bet katru reizi ne jau tā lielākā nāve ir tā, kas būs kaut kāda. Bet katra tāda sevis skaidra redze, ka tu sevi skaidri redzi, ka tu vadies nevis pēc DNS, kā tev būtu karma jāiet, bet ka tu zini, ka tur ir vēl labāks, jo tev ir DNS. Viņš ir visiem, tur dievišķa dzirksts ir. Un tu tiesli tas dievišķie dzirkstī, tu kā viņu uztver retrīta laikā. Un tad viņš sāk dziedināt tev karmu un tev sāp. Jā, tātad tas, ko tu mini, ka pirmo reizi cilvēks to fokusu vērš nevis uz ārējo vidi, apstākļiem vai tiem, kas ir mums blakus, bet tieši uz sevi. Jā, cilvēks vērš uz sevi fokusu, tāpēc, kad mēs arī mantrā, mēs ejam uz sevi, mēs ejam uz to guru. Piemēram, šodien mums tas ieraksts ir guru dienā. Kāpēc? Viņš varēja būt Merkura dienā, Veneras dienā, mēs vispār spīdētu, tā kā zvaigznes, ja? Bet mēs sēžam guru dienā un mēs saņemam to informāciju, ka ir tieši tas vajadzīgs. Jā? Tieši tāpat arī retrītā ir. Jā, es gribu parunāt par to, ka mēs jau iepriekš runājām, ka mēs sākam ar pamatiem, mēs iepazīstam, kas mēs esam, kādas mēs esam kā sievietes, kā mums ir labi, kā mums ir mierīgi, kā mums ir patīkami, lai tālāk visu šo savu mieru translētu. Iesākumā varbūt ar sevi, kas jau ir daudz, kā tu man teici. Pēc tam jau ejam tālāk ģimenē, pēc tam varbūt sociumā, ja tev ir tāda vēlme realizēties sociāli. Bet tas, par ko tu runā, ir tas, ka mums ir iespēja iziet no šīs savas karmas, jo katrs mēs esam piedzimuši ar to savu karmas trauciņu vai karti vai likteni, kā nu kurš sauc. Un ar tādu Dieva žēlsirdību, mainot sevi, mums ir iespēja mainīt arī šo te dzīves scenāriju. Un, ja tev kaut kas nepatīk, tas, kas tev ir apkārt, tavā ģimenē, ar vīru varbūt tev šķiet, ko viņš tur guļ man uz dīvāna, vai viņš ir tāds vai šitāds, nezinu, dzērājis kaut kādas atkarības. Varbūt tev nepatīk kaut kas attiecībās ar savu mammu vai tēti, varbūt darbā. Tad tikai un vienīgi tu pats esi atbildīgs par to, jo tas ir scenārijs, kuru tu esi pats izveidojis. Un sieviete jau vispār ir tā, kas ir par attiecībām, jeb par šī te scenāriju veidošanu. Un tu ļoti uzsver to, ka tiešām sieviete ir atbildīga par šo te scenāriju. Un vai nu kādā brīdī tu neesi bijis patiesa pret sevi, un tu esi sev vienkārši nodevusi, vai arī tev vienkārši nav bijušas šīs te zināšanas, jeb instrumenti, kā veidot šo scenāriju, kā noturēt to kursu, kā viņu vadīt. Un es gribu, lai visi tie, kas klausās, saprot, ka mēs nerunājam par tādu. Es te tagad tāda princese sēžu un lūdzu visi izpildiet manas vēlēšanās. Nē, mēs balstamies tomēr uz kaut kādiem dievišķajiem noteiktajiem likumiem vai kārtībām, kādam tie baušļi vai vēdas. Un tas noteikti neiet ar šādu pieprasījumu prizmu, ka es te tā gribu un šis būs mans scenārijs. Tāpēc es ļoti gribu, lai tu pastāsti tieši par šiem instrumentiem, kas ir šīs zināšanas, ko tu nodod sievietēm, jo viņas reiz ir tās, kas veido šo scenāriju ģimenē. Arī varbūt darbā un visur citur, kur viņas dodās. Nu jā, tas ir tāds ļoti plašs jautājums īstenībā. Es šis reducēšu vispār, kas ir vajadzīgs sievietei. Tad, kad tu jautā, piemēram, par to, ka sieviete pēkšņi sajūt kaut kādā dzīves mirklī, ka viņa viņa dzīvo, viņa viss ir, bet viņa ne līdz galam jūtās laimīga. Vai varbūt viņa nevar pieredzēt attiecības kvalitatīvas. Jebkur. Es nerunāju tikai par laulību, tāpēc, ka mēs attiecības vienkārši varam paskatīties kā tādu blāķi, kurā mēs iemācāmies caur attiecībām ar sevi regulēt visu. Bet, protams, ka ģimene un vīrs, viņš ir vistiešākais tas
ornaments tavā dzīvē, elements, ja, kas parāda, kur tu tas tev ir nodevi, ja. Un kā protams, ka tas izpaužās ar to sievieti, vienkārši viņa redz, kad viņa tur nepiepildās viņas vēlmes, par viņu nerūpējās, vai viņa neprot rūpēties tik ļoti, cik viņa grib. Arī no tādas prizmas mēs skatāmies. Piemēram, es nevaru nodrošināt, varbūt citas sievietes nevar elementāri pagatavot vakariņas, jo vienkārši nav par ko. Brīžiem taču tā gadās, un tad sanāk tās dusmas to cilvēku. Viņš nedara tā, kā es gribu. Bet mēs tik un tā atgriežamies. Es visos savos lekcijās, retrītos, nodarbībās, konsultācijas. Vienmēr saku, ka sieviete ir atbildīga par to, ko dara. Un lai cik ļoti nepatiktu sievietēm, tas ir tās, un tas ir tas, liekas, briesmīgākais. Man vienreiz vīrs pateica, ko tu visiem saki, ka sieviete vainīga, tev pasaki, varbūt, ka vīrietis vainīgs. It kā saka, ka pagalē viena nedeg, bet aizdedzina sieviete. Pareizi, sieviete ir tā, kas piešķir uguni visam. Un viņā ir tā, kas aizdedzina to karstumu. Un viņa arī tā, kas atvest. Tāpēc, ka sieviete ir ūdeni, viņa ir tā, kas nomierina. Ja sieviete nezina, kas ir viņa nesaprot. Viņas sievietes pārstarā, viņas iestājas attiecībās, tad, kad viņas gribas aizlāpīt savu caurumu. Kad viņas vienkārši baidās, varbūt, ka, kā es tā viena, tā visi tur apprecējušies, un es tagad skriešu visiem, kaut ko tur man arī vajag attiecības, ja? Vai arī, piemēram, kaut kur zāles zaļāka, kaut kur pagalms plašāks, ja? Arī tādi sižeti ir daudzām sievietēm, tas tā ir, ja? Liekas, par tiem baušļiem runājot, vai vēdas, tās ir zināšanas. Vēdas, viņas izgaismo baušļus, kanonus, viņas izgaismo tur visus pilnīgi svēto rakstu, jebkuru, tur, nezinu, katehismā, tur Toras, Korāna. Vēdas ir tās, kas ir visā izgaismošana, tā ir gaisma. Tu vienkārši ieraugi katoļu ticību savādāk. Tu vari palikt katolis, tev pat jāpaliek katolim, tev nevajag tagad kļūt par hinduistu, lai tu saprastu vēdas. Vēda, tā ir zināšana. Tā ir zināšana par to, kā izprast dzīvi. Un tad, kad sieviete pēkšņi viņa grib atrast to instrumentu, viņa jāiet iekšā sevī. Un mammas pārsvarā to mums nepasaka, jo nav laika tam. Mamma jau jāiet uz darbu, mammai tur bija jārūpējās. Mēs arī no kāda mēs laikmeta nākam, kaut tur bija karš. Pusotru paudzi atpakaļ, ja? Tur bija karš, tur bija ciešanas vienas, ja? Un mēs esam pārņēmušas to formu, kā jābūt, jau jāizdodas tev tur. Un tagad visas ir mega super veiksmīgas. Un pasarg Dievs, tu kaut ko neizdarīsi, tu nepelposi, vai tu kaut ko nepaspēsi pavingrot, vai tu neēdīsi super diētiski un veselīgi tev nebūs izrotāts skaists šķīvis. Varbūt es no rīta gribu to sviestmaizi apēst. Un no tā man laimes sajūta nemainās. Un es tā daru. Ticiet, man no brīžiem nav laika paēst. Bet man ir sajūta, ka ar to, ko es apēdu, man tā ir labi. Bet pirms tam es arī darīju, es biju sevi nodevus. Es turēju diētas drausmīgas. Es tur visu kaut ko mācījos. Ja? Līdz kamēr tu vienkārši nogursti no sevis un tu saproti, ka ir kaut kas vairāk. Un tad tev atnāk tās zināšanas. Es vēlreiz saku, ka tevi novelk pāris reizes tā pa trotuāru. Tā kā tev līdz jēlumam. Tev nav jautājumi, kas ir zināšanas. Un viņas atver tev to, ja? Un sievietēm tas ir, jānodod, protams, caur takta sajūtu, caur mīlestību, ja? Jo pārsvarā lielākā daļa sieviešu ir traumētas pašas. Ja? Kaut ko nav saņēmušas tur bērnībā, to pie psihologa runājot. Es neesmu psihologs, ja? Tas ir savādāk. Bet arī tām nav dziļa jēga, ja tu vienreiz pavisam reizēm to pasaki, es tā vairs negribu. Domājieties, kā es varu saviem vecākiem vainot par to, ka viņa man tur tāda bija vai šitāda. Turienes jau tas viss ievilkās dzīvē sieviešu. Ja? Tur bija tāda, es redzu tādu pieredzi, tur omīte tā dzīvo, es atkal redzu tādu pieredzi. Kā man tās pieredzes veidos? No draudzenēm, no skolotājām, no visas manas dzīves veidojas šīs pieredzes, kuras es ienesu savā dzīvē. Un es pēkšņi saprotu, ka kaut kas nav riktīgi. Kaut kas nav pavisam labi. Manā dzīvē tas ienāca caur Džotišu tantru, ja? Caur vēdu. Ja? Es saprotu savu karti. Es sāku saprast, ka man ir tur šāda kombinācija. Un nav pat obligāti jāzina tās kombinācijas. Ir jāsaprot spēku, ka tev ir kaut kas vairāk. Un tiešām tā kā arī tu saki caur to Dieva žēlsirdību, līdzjūtību. Viņš ir līdzjūtīgs. Tas saka, ka tu pagriez galvu, viņš jau tev dod atbildes, bet tev ir jāuzticās tam. Tu pēkšņi vienā dzīves posmā tu apstājies uz ceļiem un tā raudot tā no sirds, tu saki, lūdzu, palīdzi man. Un viņš sāk dot. Viņš sāk to dot tās atbildes, un tad
Tu kā sieviete atveries. Tu skaties uz to vīrieti, kaut vai viņš tur guļ, tu apgulies blakus un guli turpat blakus, nu ēdīsim, nu nomirsim mēs abi. Un sieviete pamazām sāk motivēt sevi dzīvot savādāk. Nevis to otru jāmotivē, nevis bērns jāmotivē, nevis tur vīrs jāmotivē, nevis tagad es ar savu šāktī te visu tagad izrotāšu, ja? Nē, tas tā nav. Tu visu dari Dievam, absolūti visu, tu šo visu dari Dievam. Lai viņš priecēs un viņš tev dod atbildes. Viņš tev absolūti uz visu iedod atbildes, tāpēc, ka Šiva ir nodevis zināšanas savai Parvatī. Un katrā sievietē ir Parvatī, tā dievišķās mātes enerģija, Šaktī, Kundalīni, un tā vīrišķa enerģija ir tā, kas dod resursu. Un ja sieviete domā, ka viņa ar savu Šaktī tagad te visu, jā, esmu superwoman, nu, Dievs tā skatās, nu, padari, līdz brīdim. Un sieviete tā var dzīvot 10 gadus, un viņa sanāk, viņa ir superkarma. Viņa izmanto savu karmu, nereikinoties ar to, kad viņa kaut kāda tā beidzas karma, superlabā karma. Ir tāda perioda dzīvē, kad ir labas karmas, viss iet tā kā pa sieru, siers pa sviestu peld, ja? Un beigās hops, un siers beidzās, un sviests vairs nav. Man jāberzās ar to dibenu pa smilšainu rupju paklāju, ja? Un man ir grūti, ja? Bet tad, kad mēs ejam šo praksi, dzīves praksi, realitātes praksi, kad es uzticu visu savu dzīvi radītāju, un es zinu, ka ir kaut kas vairāk, nevis tikai mana izpratne par to, kā jādzīvo, nevis tikai tās pieredzes, kā mana mamma dzīvoja. Un es saprotu, ka es caur šo varu palīdzēt arī mammai, jo mainot savu DNS, es taču esmu mammas ķermenis, viņa man iedeva viņu. Tas nozīmē, ja es mainu sevi, manai mammai arī mainās viss. Manām meitām. Un es redzu tagad jau, ka manām meitām mainās. Man, piemēram, meita zvanu, saka, mamma, klausies, man kaut kas tā kā nav līdz galam, labi, es tā kā pieķēros tam, nu, viņa pirmā mīlestība tur, ja? Bet tā kā es saprotu, ka man vajag to uzmanību. Bet vai tas ir tā jābūt, kad es gribu uzmanību? Un es tā kā hops un pie sevis saprotu, bet es taču arī to gribēju. Un tu sāc mācīties tādā veidā. Vai arī, piemēram, ja vīrs pasakā, nu liec man mieru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nomierinies iekšēji. Nevis, nevajag apvainoties uz to. Jāsāk redzēt savādāk tās situācijas. Un tas ir ļoti grūti, tas laiku ir tā apzinātība, ko visi domā, ka var sasniegt. Tā. Nepietiek ar to. Bet pasaki, kā saprast un notvert to trauslo robežu starp to, kad es kādu audzinu, vai es vienkārši esmu stingri savā nostājā, jo, teiksim, mana tā sajūta balstās tais pašās veidās, kas ir noteikts, kā mēs veidojam attiecības vai baušļos. Un tā robeža šķirtne ir tik trausla, kā sajust to? Ka tu nepārkāp robežu? Jā, ka tu nekļūst par to audzinātāju, kas grib mainīt otru, bet tai pašā laikā tu vienkārši paliec stingra tajā nostājā, kā ir būt pareizi, ko tu iekšēji jūti, kā tai ģimenei ir jāvirzās. Tas nav tikai par bērniem, ko tu domā. Tas ir vienkārši tā globāli. Par visu, par pilnīgi visām attiecībām, ka tu nevis maini otru caur audzināšanu, bet caur tādu stingru nostāju tajos iekšējos ētikas jautājumos vai bauslībā vai kas vēdās, kas nu kuram. Jā. Nu, piemēram, tā ir ļoti vienkārši. To robežu var ļoti vienkārši sajust. Tas ir tad, kad tu jūti, ja tu gribi, lai pret tevi tāpat izturās. Ja, piemēram, tu redzi, ka tevi nedzird, tu sāki vienreiz pateic, otrais pateic, trešais pateic. Tev nav vārda spēka. Vārda spēks uzkrājās caur to pieredzi, ka tu viņu sevī radi. Tas ir guru spēks. Tas ir tad, kad tu uzticies Dievam. Dievs ir tas guru. Nevis tas, ko es zinu, ka tā jābūt. Tētiskās normas ir ok. Jā, tas ir kaut kas viens. Bet guru jauda, viņš nāk tā kā smagsvars. Un tu kā tāda maziņa sieviete, tu pasaki. Tu pat vari paskatīties un tevi saprot. Tāpēc, ka tur iekšā ir jauda tajā skatienā. Tu zini, ka tā nedrīkst. Un tu pat brīžam tā paskaties uz to cilvēku un viņi saprot, ka tā nedrīkst vairs. Viss, basta, pietiek. Šeit ir līnija, tālāk nedrīkst. Jā. Ja mēs apgriežam Dieva baušļus, ir viens tāds foršs skolotājs Hakimovs. Man ļoti patika tā viena lekcija, es tā kā ļoti labi priekš sevis atceros. Visi tur baušļi, mēs tur zinām 10 tādi, šitādi, pēdējais, tev nebūs skaust. Uzliekat viņu kā pirmo, tev nebūs skaust, un tev dzīvē nebūs problēma. Mēs salīdzinām.
Mēs salīdzinām, piemēram, tie paši bērni. Mums nepatīk, kā viņi izskatās, kā viņi izturās. Jā. Mums nepatīk, kā vīrs pret mani izturās, piemēram, brīžiem. Jā, nu, viņš kaut kā nekrietni izturās. Viņš man neiedod to, ko es gribu. Viņš man neizved uz to restorānu. Vai viņš man, mēs nevaram saplānot kaut vai vakariņas kopā. Viņš lieku rukā, vai viņš neko nedara. Nu, kas man tur jāpieņem ir? Tev ir jāpieņem to, ka tas tā ir. Un tev sevi, jo vairāk tu nepieņem, jo vairāk tev būs pārbaudījumi. Un jo vairāk tā kā tu virzies uz to tādu sevis izskatu, man tā nepatīk, es tā negribu. Tev jāsāk iekšā darīt tā, kā tu gribi. Tev jāsāk darīt tā, kā tu vēlies. Tev gribās darīt tavas lietas. Tas ir sievietes spēks. Viņa ir tā, kas piepilda telpu. Visa telpa. Katra cilvēka šūna, kas ir ap tevi, viņa piepildās ar tevi. Tu esi tā, kas to nes. Ja? Bet, ja tu esi iepriekšējā savā zināšanu līmenī, pirms šo zināšanu apgūšanu, es sastrādāju kaut ko tādu, kas nebija super foršs tur, ja? Tad tev tas būs jāizdzēš. Un tev neuzreiz atnāks tā atbildi, kā man rīkoties tagad. Tev padrūskai, caur šitiem visām praksēm, caur retrītiem. Faktiski tā ir lūkšana. Tā ir vienkārši mana intuitīvā, mentālā lūkšana ar Dievu. Esmu kontaktā nemitīgi ar Dievu. Viss. Un nav neviens cits. Es uzkrāsoju skropstas Dievam un tikai tādas vīram. Es uzkrāsoju tur nagus. Es uztaisu manikīru radītāju, tāpēc, ka viņš mani aplēmo. Viņš ir tas, kas man iedeva vīru, tas, kas iedeva bērnus. Un es reāli kaifoju no tā, ka es to daru. Un kad starp vīrieti un sievieti ir radītājs pa vidu, viņam veidojas trīsvienība. Tāpēc, ka arī visās reliģijās trīsvienība ir tā, kas ir centrs. Un kas ir tā, piemēram, katoļiem tas biķeris, tā ir dievmātes enerģija, dzemde. Ja? Tāpat arī mūsu sieviešu dzemde ir tā, kas dod enerģiju, rada par instrumentiem arī. Ja? Es gribētu pastāstīt par to, ka tas instruments, kas palīdz izprast, kur es eju nepareizi, tas ir džotišs. Tas ir galvenais instruments. Tas ir skelets, uz kuru mēs uzvelkam visas pārējās lietas, kas saistās ar ajurvēdu, ar jogu. Tas viss, kas mēs esam tas skelets, kurā ir viss, kas ir informatīvais lauks par mani. Un tad, kad es kā realizēts meistars šajā jomā, es zinu, kā es jūtu planētu spēku. Un es zinu, ka, piemēram, ja pie manis atnāk konkrētas sievietes konkrētajā laikā, es redzu konkrēto grahu aspektu uz šo brīdi, kurā mēs strādājam, tīri zinātniski tas ir, ja? Es saprotu, ko es varu nodot tām sievietēm tajā brīdī, un tas ir instruments. Un tādā veidā notiek harmonizācija cilvēku dzīvēs, ne tikai sieviešu, bet pārsvarā nāk sievietes, kas grib sevi izmainīt. Un caur to instrumentāriju mēs mainam savu dzīvi. Pamazām sāk sievietes pētīt, kas ir mana iekšējā daba. Zini, ir tāds teiciens, ka paskaties uz sevi, kas tur iesiekš, un viss tur skatās, sevi tur meditē. Burtiski tā ir ļoti švediska astroloģija. Nevis kā man tur planētas ir izvietotas, bet kā mani graha ietekmē, kā es ar viņu varu sadraudzēties ar to grahu, kā es varu ar savu enerģiju, ar savu spēku, ar dažādām metodēm. Bet principā tā ir paļaušanās uz Dievu, paļaušanās uz Krišnu, ja? Caur dažādām tehnikām. Ja? Kāds vienkārši mantras skaita, kāds aizver acis un uzklausa varbūt kādam vieglāk to kā Jēzu iztēloties vai es nezinu. Bet principā Dievs ir izdomājis ļoti daudz un dažādas enerģijas, kā apmierināt cilvēku vajadzības. Ir miljonas dievības visādas, ja? Un tās dievības ir mūsu enerģija. Un mēs tur taisam, piemēram, pūģis, mēs taisam jāgies, mēs taisam dažādas veidiskus rituālus, skaitam dažādas mantras, taisam dažādas krijas. Tādā veidā mēs iedarbojamies ar devatām, mēs iedarbojamies ar enerģiju grahām, ar šiem spēkiem sevī, un viņi palīdz mums īstenot mūsu gaismas ceļu. Mēs nenoslīkstam uz tamus, mēs cenšamies iet uz gaismu, un tas dod, tā kā uz gaismu, tas ir uz augšu. Mēs, tā kā nepakļaujamies gravitācijai, mēs ejam antigravitācijas ceļu. Tāpēc, ka arī sievietes paliek skaistākas, viņas paliek anti-age. Viņām tas ir, tas sievietes paliek mirdzošas, viņām pat principā neko nevajag vairāk. Neskatoties to, ka, protams, ka tu turpini sevi kopt, tu turpini vēl rūpēties par sevi vēl labāk, jā. Tāpēc, ka tu to dari nevis apmierinot jau savu egoismu, bet tu saproti, ka ja tu par sevi nerūpēsies, tu nodosi Dievu. Un tas ir instruments, kas ir pirmais
no tiem mehānismiem, kad tu saproti, kad ir primārais, kāpēc man jārūpēs par sevi. Nevis tāpēc, ka es gribu izdabāt, vai tāpēc, ka man žurnālos tā raksta, vai tāpēc, ka ir kaut kādas super prakses, kas palīdz tev izcelties, bet tāpēc, ka tu zini, ka tu dari to Dievam. Bet tur jādara pa īstam Dievam. Tur nesnāks padrusciņas Dievu, un tad es atnāku mājās, piekauju visus tur, ja? Vai, piemēram, es tur papraktizēju, un tad es atnāku un pasaku tur pāris patīkamos vārdus. Tur tā nolamājos riktīgi, ja, ka tur logi izbirst ārā, ja? Nu, tad tā nav garīga praksa. Tev visu laiku jātur sevi balansā. Un tas ir viss sarežģītākais posms tavā dzīvē, kad tu visu laiku esi kontaktā ar sevi. Tev nepietiks vairs ar to, ka tu vienkārši tur pameditē. Tad saproti, kas ir fakes, vienkārši. Un tev vairs nav laika tam fakeam. Tāpēc, ka tu zini, ka ja tu, un tas ļoti ātri notiek, kad tu izkrīt no aprites. Tāpēc, ka tevi vēl kārā, lai tu neaiziet uz gaismu. Mans uzdevums ir, lai cilvēkus noturētu uz tās latiņas, lai viņi nepavelkās uz tā masu. Un tas palīdz arī man, protams, turēt sevi tādā līmenī, lai es varētu būt vēl vairāk noderīga Dievam. Es daru to Dievam. Vienkārši tas ir. Tu vienkārši izvēlēs to ceļu, tāpēc mēs ar vīru esam sanjasi. Mēs esam izvēlējuši tādu ceļu. Tu varbūt pastāst, kas ir tas sanjasi? Karma sanjasi, tas ir ģimenes sanjasi. Mēs abi divi faktiski esam pieņemuši tādu lēmumu visu darīt Dievam. Tas ir apzināts lēmums. Mēs esam tādā jau tā kā savā ceļa posmā, kad mēs izvēlējamies visu, ko mēs darām. Biznesu vadam Dievam, bērnus radam Dievam, es taisu Dievam. Un tas nav vienkārši esmu dievbijīga tāda ar bizi sēžu, tagad halātiņš. Nē, ja tu dari, tad tu dari. Kas ir Dievs? Dievs ir prāna. Tu kalpo tam, kas ir mīlestība. Par kādu vispār bizīti var būt runa tikai, jā? Tas ir pārprasts ļoti, ka tev tur jāatsakās. Jā, kur ir tā atteikšanās? Kāpēc cilvēki baidās no vārda vēdas? Visiem patīk vārds tantra. Kaut kas tāds juteklisks, jā? Tu sāc sevi just, un visa tava tantra. Tu sāc nemelot sev, tu sāc dzīvot pa īstu, tu sāc dzīvot apjomīgi, pilnvērtīgi, materiālā labklājībā, nekautrēties no tā vārda matērija, jo sieviete ir matērija. Mother. Saproti, sajūti, jā. Tu esi mamma. Primāri tu esi mamma, tu gribi radīt. Tāpat tu esi mamma, vienlaikus tu savam vīram esi mamma, kolēģim arī tu esi mamma, bet izņemot to mammu, tev ir miljons vēl dažādas lomas, un tas ir tas instruments, ko es mācu sievietēm iepazīt dažādas savas tādas īpašības, kuras mēs mācāmies caur tantriskās sievietes pieeju, ja? Kā sevi atklāt tās nianses, kā mani neieslīgt visu laiku mammas lomā, bet, ja tu zini savu karti, tu zini, kas ir tavas vājās puses, un tu zini, kur ir tev būs visu laiku tur lūzums, tu visu laiku tur kritīs tajā bedrē, jo tāda ir karma. Un tavs uzdevums ir tajā karmā nedzīvot, un tur palīdz ļoti daudz instrumenti. Jāgija, mantra, tantra, jantra, tur ir ļoti daudz mehānismi, kundalīni joga, kundalīni tantra joga, vienkārši dažreiz meditācija, vipasnas, kur cilvēki brauc pie mani, viņi sēž vienkārši, un es viņiem vadu to procesu, lai viņi varētu atcerēties. Tur tajā brīdī notiek izmaiņas DNS struktūrā. Jo es zinu, kā tas ir. Tas nav vienkārši, es izdomāju, izlasīju grāmatu un tagad citēju skolotāju tekstus. Man arī posmi ir, kad es tā kā gribu Bhagavad-gītu palasīt, lai paceltu to frekvenci. Tu dzīvo frekvencē citā. Tu apzināti izvelc sevi no tām zemajām frekvencēm, kurās, un es negribētu teikt, ka tas ir slikti. Cilvēki izvēlās dzīvot tādā līmenī, kādā viņi grib dzīvot. Vispār praksēs, kuras vadu, tas ir tāds liels balsts tādai praktiskai zināšanu pielietošana. Tāpēc, ka nevienas zināšanas, kuras vispār jūs kaut kur dzirdat, un ir tikai filozofija, piemēram, kā praktiski pielietot filozofiju it kā. Bet tā ir zinātne. Piemēram, mums ir formula matemātikā, un mēs zinām, kā viņu pielietot un kāds būs rezultāts. Tieši tāpat ir vēdiskais zinātnē. Tā nav vienkārši ezotērika. Ezotērika ir cits līmenis, teiksim tā, ja? Bet vēda, tā ir tāda ļoti dziļa zinātne, kurā ir savi likumi. Šastras, precīzi. Tu zini, ka tu tā izdarīsi un tā būs. Tā ir šastra, tā ir tā kā pukuts, tā kā likums. Un man kā juristam bāzē, man tas vienkārši nostrādāja tā kā uz sirds. Es zināju, ir tādi likumi, ir tādi normatīvi. Es šī maģistrs jurists, es zinu, kā vajag. Un tad es sāku pielietot to praktisko zināšanu realizāciju savā realitātē. Ja? Piemēram, kāda jābūt sievietei tādā un tādā reizē.
Mācījos ļoti praktiski, jo man brīžiem arī trūka iemaņu, ja? Nevelti man tā ir tikai, ne pirmā laulība, jau trešā, ja? Gribējās attiecības. Mans mērķis bija kvalitatīvas attiecības uzbūvēt, jā, kas arī man izdevies ir. Kas ir laikam katras sievietes uzdevums. Tas pirmkārt būt ģimenē. Sieviete primāri izvedota ģimenē, viņa ir tā, kas, kura realizējās ģimenē, bet tas nenozīmē, ka viņa tālāk nevar realizēt. Bet kamēr tu kā sieviete neuzbūvēsi šo savu šūnu, nerealizēsies kā sieviete, kā mamma. Sievietes, kuras varbūt ar brīžiem arī nevar realizēties kā mammas. Tur ir dažādas veselības problēmas. To arī risina šī zinātne. Tāpēc, ka tas arī ir karmisks jautājums. Jā? Un sievietes manās praksēs ir kļuvušas par mammām. Viņas ir izveidojušas laimīgas ģimenes. Un ir pat tā, ka izdziedinātas ir slimības. Tās, kuras likās, ka nevar sanākt, jā. Bet tāpēc, ka tas ir precīzi instruments, tev ir jādara tā. Bet sākumā tas ir tā kā pa punktiņiem tev iet. Jā, tas ir tas, ko es arī retrītos mācu, jādara tā. Piemēram, ja tev ir baiļu sajūtu pateikt, piemēram, tevi apvaino, vai tevi nedzird, vai par tevi nerūpējās. Kaut vai vīrs, kuram būtu jāuzņemās atbildību. Tu saproti, ka tajā brīdī par tevi neuzņemās atbildību. Ko tu dari? Tu sāc darīt savu dzīvi. Tu koncentrējies uz bērniem, tu koncentrējies uz sevi, bet tu neizmet to vīrieti. Tu viņu nedalbī visu laiku. Tu nesaki, ka tu esi ņūņa, tu neko nedari. Ja? Un tu nesēdi un neiedvesmo viņu arī. Kā es varu iedvesmot cilvēku, kas neko nedara? Tu sāc iedvesmot sevi, tu sāc realizēt sevi, tu sāc padrūsciņai kārpīties ārā no tās savas bedres, kuru pats sevi esi iedzimusi it kā, ja? Un tu tā kā izlien, tu redzi gaismiņu. Un tajā brīdī tu sāc patiešām pateicībā dzīvot, tu sāc pateikties tam vīram, ka viņš tev iemācīja, viņš jau ko dara, viņš māca. Viņš atver to tavu jumtiņu, tev paver vaļā. Un Dievs, Krišna, viņš tā strādā. Viņš ir tas, kas mīl ļoti sievieti. Un tādā veidā viņš tevi mīl, neko nedarot. It kā slinkojot un nerūpējoties par tevi. Viņš tev pasaka, sāc darīt priekš sevis, piepildi sevi. Un tajā brīdī vīrietis vai pārslēdzās uz to līmeni, kurā tu esi. Un ja sieviete mīl, viņa pagaidīs, kamēr viņš pieaugs. Drusciņā. Tāpēc, ka tur arī pārsvarā vienmēr ir trauma kaut kāda, vai bijušās attiecībās, vai tur ar vecākiem, vai vēl kaut kādas tur nedod Dievs vai līst kaut kādās tur regresijās, kas tagad ir ļoti populāri, nedariet to. Nevajag to darīt. Tāpēc, ka tas vēl vairāk sarežģīja jūsu ikdienu. Tā jau ir ko risināt. Kur vēl tur skatīties, kas man pagātnē bija, priekš kam, ko tas dod? Neinteresē, tā ir vienkārši, tā zinkārība. Tas pa lielam tas neko nedod. Tas tikai sarežģīt tā, ja tev ir tik daudz enerģija, ka tu vēl gatava zinot savu pagātni, atrisināt tur vēl pagātni, tev jābūt mega jaudai, ka tu esi gatava visas savas dzīves vienā reizi sarisināt. Bet pārsvarā to nevajag darīt. Es nerekomendēju to darīt, kā džotiša vediskais astrologs. Pietiek ar to, kas ir realitāte. Sakārto sev degunu priekšā visu. Un tad paplašinies. Un tad, kad mēs sākam saprast to instrumentāriju, reku tā, man ir problēma, man nav nauda. Sieviete, kurām ir finanšu problēmas, viņām pārsvarā ir pretenzija. Pārsvarā tā ir. Un viņas sāk prasīt no visiem. Sāk prasīt, lai iedot. Vai arī tik līdz saņem, sāk to demonstratīvi pārtērēt. Kaut kā pa daudz. Neprot rezervēti izturēties. Neprot būt ētiski, harmoniski pret sevi. Tāpēc, ka dzīvo šūpoļu variantā. Vai man ir tur 12 vai 6, vai 12 vai 6, vajag tā, no 9 līdz 3, tādā līmenī te jādzīvo. Un vienkārši tev sanāk problēma, pateicos Dievs, bet parādi man, kā to atrisināt. Un tas ir tas, ko es mācu. Praktiski ir tā, piemēram, vīrietis. Tevi sit, piemēram, ir situācijas, kad sieviete vīrs pazemo, viņš tur dzer, viņa ar viņu turpina būt, distancējies tu no viņa. Vienkārši, distancēt, tas nenozīmē, tev jāiet šķirties. Nekādā gadījumā. Vīrietis ir pirmais, kas šķirās. Sieviete nekad to nedara. Nekad dzīvē sieviete neiet un pirmā nešķirās. Lai vai cik ļoti būtu tur slikti. Lai viņš pieņem to lēmumu. Tāpēc, ka sieviete, ja uzņemās to kārmu uz sevi, viņa vienkārši bojā savu dzīvi. Tas ir veidiskais princips, ja? Ir ļoti, ļoti reti izņēmumi. Ārkārtīgi reti. Ļoti, bet tādi ir ļoti niecīgi. Minimāli. Principā, faktiski ir problēmas raksturā nesadarība kaut kā, tur izdomā kaut ko tādu. Visu var sakārtot, ja būtu vēlme.
Ja nav vēlme sakārtot, ja es padodos, ja man pašai nav gribas spēka un ticības, kad man ir kaut kas vairāk, nevis tas, ko es tur dzīvē redzu, tad arī es palieku tur, kur es palieku. Ja? Un instruments, kas to palīdz izdarīt, ir mantra. Mēs skaitam mantras, mēs taisam īpašas tehnikas. Es ļoti daudz dodu no kundalīni jogas, tāpēc, ka esmu kundalīni tantra jogas meistars. Es vienkārši to dzīvoju, es zinu, kā to darīt, kā pareizi sajust tās enerģijas kustību, kad, piemēram, tu jūti to siltumu vilni vai augstumu vilni, un tu jūti, ka tev ir kaut kas vairāk. Un tu vairs nedzīvo emocijās, bet tu dzīvo smalkumā. Un tu, piemēram, nodistancējies no tās problēmas. Nodistancējoties no problēmas, tu nodistancējies no ieraduma. Bet tas nenozīmē, ka tev jāizbēg. Tikai tā problēma taču paliek. Tas nozīmē, ka tev sevi ir kaut kas jāpamaina. Un tas instrumentārijas ir liels. Es saku vienkārši. Tur ir katrai praksei sava mantra. Piemēram, katrā konkrētajā laikā ir savs mantru kopums. Tas nav vienkārši tik skaisti skan. Paklausieties tagad tādu mantru, uzvelkat tādu akmentiņu panēsēt. Ja? Es arī, piemēram, rotas lietas taisu sievietēm pastiprināt. Ja? Viņas ir diezgan universāls, bet arī skatos, kam ko. Ja? Tas viss palīdz. Es mācu, kā, piemēram, pareizi gatavot ēst, arī kā attiekties pret ēdienu. Kaut kādus praktiskus tādas lietas, kas sievietes nezinu, ko darīt realitātē. Kā, piemēram, kaut vai sakārtot savu māju. Kā tas samazina tevu Marsu kartē. Praktiskas lietas es mācu, jā, tur. Kā pareizi runāt ar bērniem, kā pareizi uzrunāt vīru, lai viņš tevi dzird. Nevis vienkārši manipulēt ar apziņu, kad es tagad kaut ko tur manifestēšu un man tas notiks. Nē, tas tā nestrādā. Tur ir jābūt un nedrīkst bēgt no tā. Tiklīdz sieviete aizbēg, viss. Bet ir kā jāizdara. Tev pasaka kaut kādu sliktu lietu, tu pasaki konkrēti. Tev pat nav jārēģē. Tajā brīdī mēs iemācāmies atslēgt emocijas un rēģēt caur mīlestību. Tu redzi, ka tam cilvēkam ir slikti, viņš neprot savādāk. Saprot, ka viņam trūkst mīlestība. Un tu tagad viņam uzgāzīsi virsū savu negāciju. Tur nekas nesanāks. Tu iemācies sevi vairot mīlestību, un tu ar mīlestību pret sevi no turienes pastāji maliņā pagaidi. Un tad, kad tu esi gatava, kad tu esi mierīga, tu nāc un runā. Nevis tādā impulsā, tagad skandāls, Santa Barbara mājās, jā. Viss trauki plīst. Sieviete zaudē tā enerģiju. Mēs mācāmies, kā to enerģiju nezaudēt. Un tas nav tikai tur īpašas prakses. To vispār prakses neviens nedarīt, bet principā es to dodu, tāpēc, ka sievietam tik un tā fiziskais ķermenis ir jāuztur kārtībā, jā. Bet principā var iztikt bez tā. Principā, ja tu dzīvo šādu dzīvesveidu, tev nevajag nekādu praksi. Tu paļaujies uz Dievu, viņš tevi ved. Bet, diemžēl, materiālajā dzīvē ievelk. Tāpēc ir vajadzīga krija, mantra, tantra, jantra. Jā, un tu esi tā jantra, tu esi tas objekts, caur kuru viss notiek. Iedomājies, tu stāvi istabā un tu esi tā jantra. Tu esi tā Lakšmī vai Sarasvati vai vienalga. Tu esi tā jantra, tu esi tas mandala. Jantra tā ir mandala. Un tu izstaro to enerģiju uz visām telpām. Un tu pievelc pie sevis, vai tavā kartē tur ir vāji brīži vai stipri brīži, un tu pievelc tādu vīrieti pievelk. Un ko tu dusmojies uz viņu? Tu taču esi tā. Tas ir tas spogulis. Es iemācu, kā to spoguli iztīrīt. Sevi ar praktiskām metodēm. Realitātē, kā tas darīt. Nesaki tā, saki tā. Un to faktiski, izkošļājot pa detaļām sievietēm, viņiem uzlabojas dzīve. Diemžēl caur sāpēm, jo tu sevi realitāte ieraugi kā sevis nodevēji. Un tas ir pretīgi kaut kādā brīdī. Bet vai mēs varam teikt, kāpēc ir, ka mēs nespējam atvērt šo te iekšējo redzi, jo tas, kā es to izjūtu, mums ļoti daudz iestāsta. Tu piemini Santa Barbara faktiski caur filmām, kā būtu tā, ka jāmīl. Tur viss iet pa gaisu, caur mūziku, arī caur grāmatām. Jā, ir šie dzimtas scenāriji, kas ir pārņemti vienkārši tādā DNS līmenī no paudzes paudzē caur māmu, vecmāmiņu. Un vai tiešām tā tas arī viss ir, ka tu vienkārši nespēji objektīvi redzēt, tavu redzi faktiski ir aizplīvurot? Jā, tas tā arī ir. Tā kā tu saki, tāpēc, kāpēc es strādāju ar to mēnesis enerģiju. Un tā mēnesis enerģija ir tā lenta, iedomājies, tā ir tā kā filma, tā kā kino. Tā lenta tinās. Un tā ir tā filma, kuru tu caur savām acīm redzi.
Bet tu taču vari to vienu failu izņemt, un tev tā lenta paliek. Un tu saproti, ka tie scenāriji atkārtojas. Tā filma visu laiku viena un tā pati. Un tu vēl dziesmas klausies sentimentāls, kā viņš no manis aizgāja, kā es tur paliku skumīga. Ja? Tad mēs skatāmies seriāls, mēs klausamies, kā draudzenēm gāja. Mēs salīdzinām, varbūt es gribētu tā, es pamēģināšu to praksi, to tur izdevās. Bet caur šo, es skatos uz to caur savu prizmu, kamēr man dzīvē neatverās aģna. Sakrālā redze. Sakrālā redze ir tad, kad tu skaties uz sevi. Tas prožektors ir nevis uz āru, bet viņš ir uz iekšu. Tā kā šis prožektors ir uz mani, bet es tik ļoti redzu sevi to programmu. Un ejot šīs dziļās vēdiskās prakses, tu to sāc redzēt. Tur tas ir gadu darbs. Tas nav vienas retrīs, tas nav divi, tas nav pat gadi. Un mēneši. Tas ir vienkārši, tas ir tā kā jābūt tavā ikdienā. Tu to integrē ikdienā. Tu dzīvo to visu laiku non-stopā. Mēs ik pa laikam katrā no mūsu jautājumiem atgriežamies pie tā, ka viss, ko mēs dodam otram, tas vairāk kārt atgriežas pie mums pašiem. Un es zinu, ka tu esi sagatavojis dāvanu. Un visiem tiem, kas sajūt šai brīdī, kad ir kaut kas tajā dzīves scenārijā, ko viņi gribētu izmainīt, varbūt tie ir viņi paši, varbūt tas ir kāds līdzcilvēks. Visi tie, kas padalīsies ar šo te mūsu sarunu savos Facebook storijos vai Instagram storijos, atzīmējot šo te mūsu YouTube interviju, kas ir tavā kanālā, Ingrīda Freidenfelde, tu dāvāsi vairākajiem cilvēkiem šo te iespēju mainīt šo te dzīves scenāriju un piedalīties kādā no taviem nākamajiem retrītiem. Jā. Es uzreiz saku, mēs neko nelozēsim. Es zinu, ka tu ļoti daudz strādā caur savu iekšējo jušanu, jo tu jūti cilvēkus, ar kuriem tu esi kontaktā, un tu vienkārši pēc sajūtām izvēlēsies kādus cilvēkus. Varbūt tie ir vīrieši, varbūt tās ir sievietes, kuriem vienkārši dāvāt šo iespēju. Jā, tāpēc noteikti, liels paldies tev par to. Paldies arī par dalīšanos, par to tādu, nesautīgu dalīšanos, kas ir tik ļoti svarīga mums visiem, jo dalīšanās tā ir viena no tādām iespējām pastāstīt to, kas tev ir darījis labu. Tā ir dalīšanās, jā. Un es tik tiešām ļoti vēlos varbūt parādīt kādai sievietei vai vīrietim to mirkli, kuru kāds varbūt visu dzīvi meklē. Un nevienmēr visu var izteikt finansēs. Goda vārds. Ir brīži, kad es arī saprotu, ka man ir ļoti daudz prakses, kuras arī vadu vienkārši kā savu karma jogu. Es pildu, man ir ļoti daudz grupas, kurām var pievienoties arī, kuras pildu ekādeši, kuras pavadu sievietes, kur arī jau var daudz ko uzzināt. Man ir kanāls tajā paši Facebookā, kur es ļoti daudz prakses dodu, ja. Bet, kad ir retrīts, tur koncentrētāk viss ir, ja. Viņš ir arī īpašā laikā tiek izvēlēts, kad es varu, vairāk izcelt, diemžēl, negatīvo karmu. Tāpēc, ka labais viņš atnāk pats. Mēs jau strādājam vairāk ar to, kas ne ļoti patīk, ja? Bet tas, kas patīk, mēs zinām, ka mēs ejam uz to patīkamu. Un viņš vienmēr būs. Nevajag domāt, ka es tikai gribu cerēt uz labo. Tas pats pa sevi jau ir. Es gribu sevi izslēgt slikto. Bet manī tāds ir. Tas ir jāpieņem. Cilvēki ļoti grib domāt, ka viņi ir tikai labie. Tas ir tāds pašapmāns. Šeit mēs iemācāmies iziet no pašapmāna, mēs pieņemam, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam, bet tur ir tik ļoti daudz pozitīvas lietas. Un par to pašu dzimtu runājot, ja. Un kāpēc, ka pasaka dzimtu, tas uzreiz liekas, atkal tā karma jāatstrādā kāda, kurš nav ar mani tur, ja. Bet tur ir tik daudz resursu. Un varbūt kāds no jūsu dzimtas locekļiem nespēja. Bet sadzirdot šo iespēju, jūs jau atbalstīsiet savu. Jūs arī kādreiz būsiet 7. paudze. Katrs no jums kādreiz būs 7. paudze, kuru neviens neatcerēsies. Būs. Jūs atceraties savu 7. mammas līnijā sievieti? Būtu jāpadomā. Dievs mums ir iedevis ļoti daudz jaudīgus instrumentus, kā tu saki, lai mēs nedzīvotu tikai uz savu karmas rēķinu, bet mainītu šo te scenāriju. Bet ir metodas, kad tev vajag vēl papildus jaudu, un tad ir tāds speciāli veidiskie rituāli. Vispār ir 2 jagi veidi. Viņas ir ļoti daudz, bet principā jagja
tas ir tavs ziedojums Dievam. Tā ir karmiskā pierūdība. Tu zini, tu dziedini savu kārtu, tu pastiprināt. Tev tam jābūt iespējām. Tas ir diezgan tāds sarežģīts mehānisms, ka tu atbrīvojies no tās karmas. Nauda jau ir karma. Cilvēki grib to karmu. Tu pieskāries jau templim, tā ir, es teiktu, patiesībā iespējams viena no galvenajām vai ļoti tuvu tam, kāpēc vispār tapa šī mūsu saruna. Pamata daļa, jā, viņa tiek virzīta. Viņa tiek virzīta uz šī ašrama, kas ir vieta, kas tiek uzbūvēta tieši šo sakrālo ceremoniju veikšanai. Pateicoties, kā mēs varam justies kā sievieti pilnvērtīgi. Ja, kaut gan man faktiski bija tā, ka man jau bija pateikts, ka man vairs nebūs bērni, bet es ļoti gribēju. Un tas bija mataties, tas bija tāds, es pat nevaru izstāstīt vārdos, kas tas bija, jā, kad es vienkārši domāju, viss, vairs nav. Bija ļoti daudz mēģinājumu, man nebija citu variantu. Un es zinu, ka tu ir augstākā pilotāža, ko dara. Un man ir svarīgi, lai cilvēki saņem kvalitāti. Tāpēc, ka Dievs ir kvalitāte. Dievs ir kvalitatīvs. Viņš nav paviršs. Par to pašu dzimtu runājot, jā. Es kāpēc, ka pasaka dzimta, tas uzreiz liekas, atkal tā karma jāatstrādā kāda, kurš nav ar mani tur, jā. Bet tur ir tik daudz resursu.